Šādi izskatās nepareizi tonēts šis autostikls, un šeit ir E-klases Mercedes, un jau atkārtošos, kā vajadzētu izskatīties šai detaļai, kuru laikam citiem ir sarežģītākā vieta uztaisīt pilnībā aiztonēt šo. Pareizi jābūt ir visam aiztonētam kā šeit, nevis vienkārši tāds rops, tāds kaut kas neizdarīts līdz galam, jābūt visam smuki, lai nav nekādas iekšējās apdares nespīd. Nu šeit izskatās galīgi garām, un tas vien liecina vienkārši laikam cilvēkam nav pieredzes vai tas, kas to dara, jo dara diezgan daudz tādu, esmu redzējis. Šeit atkal I4, kā būtu pareizi jāuztaisa šī mašīna. Šeit atkal stikli ir bez rāmjiem un ar matriksu maliņās. Tas matriks tās pumpiņas, kas nobeigumā, stikla nobeigumā ir. Un tad jāizskatās šādi tam visam, pilnīgi līdz stikla malai, un jāapstrādā ļoti pareizi, ļoti labi, jo šīs ir kustīgās daļas. Tad atkal stop signāls jābūt ar nopļotām maliņām un ne pa daudz, ne pa maz, lai no iekšpuses arī nespīdētu nekas. Nu tā vajadzētu izskatīties šam visam. Un šai mašīnai uz visiem stikla malām, tā kā maliņām ir tas matriks saucamais, kas tās pumpiņas. Un plēja uzlīmējas šāda balta mala veidojās. Bet to var tā kā nedaudz piedzēst un izdarīt mazāk un pēc mēneša apmēram nobraucot vienkārši ar pirkstu. Ja paši to parasti aizmirst vai negrib darīt, tad droši var atbraukt atpakaļ. Es to visu savtaisīšu mazāku.